Sinepju graudiņš, vārds katrai dienai. Miers, ko pasaule nespēja dot. Šodienas rakstu vieta. Jo mums ir piedzimis bērns, mums ir dots dēls, valdība guļ uz viņa kamiešiem. Viņa vārds ir brīnums, padoma devējs, varenais Dievs, mūžīgais tēvs un miera valdnieks. Viņa valstība ies plašumā, un miers būs bez gala, uz Dāvida troņa un viņa ķēniņa valstībā, viņam to nostiprinot un atbalstot ar tiesu un taisnību no šā laika mūžīgi. To darīs tā kunga Cebaota dedzīgums. Jesajas 9. nodaļa, 5. un 6. pants. Šodienas pārdomas. Jēzus ir miera ķēniņš. Viņš dod mums mieru, kas bez ticības Jēzum Kristum nav saprotams vai izskaidrojams. Šis miers ir ar mums, gan saulainās, gan tumšās dienās. Pat vētras vidū Dieva miers ir ar mums. Svarīgi, ka Dieva miers nedod tikai nomierinošu vai relaksējošu sajūtu. Miers ir pretstats karam. Ja karš nes postu, bailes un bezcerību, tad Dieva miers nes uzplaukumu, drošību un cerību. Kad atļaujam Dieva mieram valdīt mūsu sirdī un prātā, mēs sākam redzēt notiekošo Dieva gaismā. Mēs spējam pieņemt pareizus lēmumus, saglabāt kontroli pār notiekošo un baudām Dieva pārdabisko nodrošinājumu ikkatrā situācijā. Šodienas lūgšana. Tēvs, paldies, ka sūtīji savu dēlu šajā pasaulē, lai caur ticību viņa paveiktajam es kļūtu par tavu bērnu. Patiesi, Jēzus Kristus ir mans brīnišķais padoma devējs, varenais Dievs, mūžīgais tēvs un miera ķēniņš. Paldies, ka šajos pārmaiņu laikos tu manā sirdī aizdedz drošu cerību. Jēzus vārdā. Āmen.